Čau visiem! Šis būs ļoti interesants videoklips. Es rīt no rīta dodos uz Kanādu, lidoju. Un ceļš būs ļoti garš un ilgs. Es tur pavadīšu nedēļu Kanādā, tā kā šis būs pirmais tāds videoklips šajā kanālā, kur es ceļoju kaut kur. Un jā, drīzumā jāiet gulēt, ir jāsagatavojas rītdienai. Un jā, tā kā tiekamies jau no paša rīta, 5. 5 jābūt jau lidostā, 7 no rīta lidmašīna, tā kā tiekamies. Nu ko, sākās man arī šis piedzīvojums, kur jau es arī koferus pakoju. Bija diezgan grūts rīts, tāpēc, ka vajadzēja diezgan agri celties, bet bija labi. Jā, tā kā iekāpu pirmajā lidmašīnā Rīgā un sāku lidot. Tas man aizņēma 2 stundas un kaut kāds minūtes. Es lidoju līdz Parīzei un diezgan ilgi neaizņēma laiku. Tā kā šeit jau arī esmu Parīzē. Tātad šobrīd es braucu ar autobusu uz nākamo to terminālu, tur, kur man būs nākamā lidmašīna no Parīzes uz Toronto, Kanādu. Vienu pietu bišķi ir tālu, es braucu tur, kur nevajag, bet tas sapu autobus brauc pa apli. Drīzumā tieši tāpēc, ka šitā lidos ir milzīga Parīzē. Un jā, tā kā diezgan skaisti izcīmāta. Saulīt spīd. Tā kā, jā, man noteikti jāaiziet būs pārējais, tāpēc, ka man laiks ir 7 stundas. Un, jā, tā kā, pilnīgi noteikti, es ļoti īstenībā gribu ēst. Jāizpild būs kaut kā tas laiks, lai nebūtu garlaicīgi, jo, plus man jālido ir no Toronto, es gribētu teikt, no Parīzes uz Toronto, man jālido 7 stundas, laikam, jā, kaut kas tāds, un tā kā, jā, diezgan daudz laiks lai nonāktu līdz Kanādai. Un šeit arī es paēdu Parīzē. Vienīgā problēma, kad šīs pusdienas man izmaksā 22 eiro. Diezgan dārgi, bet, tā ir lidosta. Nu ko, esmu paēdis arī beidzot, gribējās bišķīt arī paēst, tagad sēžu man ir diezgan ilgi vēl jāgaida. Šobrīd man ir rāda pulkstens 11:19 Parīzē. Man ir lidmašīna 3:45, tā kā man vēl 4 stundas ir jāgaida. Kāds laiciņš vēl paies, nezinu. Te īstenībā šitā ir milzīga lidosta Parīzē. Un te mierīgi var apmaldīties. Šitā lidosta, kā es nezinu, Rīga gaidījuši lidmašīnu. Varbūt aiziešu vēl uz kādu vietu, varbūt vēl kaut ko paēst, kaut ko paņemt. Tā es baigi nekur nedomāju staigāt. Tātad Kanādā pirmās brokastis man bija šīs pankūkas. Viņas bija ideāls. Es varu teikt, ka Kanādā tas ir labāk. Tā ir labākā lieta, kas vien var būt. Un jā, pēc tam es arī devos tādā nelielā ekskursijā. Šis ir tā kā tās vēsturisks objekts. Šis tornis uzņēma arī bildi, protams. Protams, vairāks. Šeit arī es esmu. Diezgan smuki. Pēc tam devos uz ūdens dzirnavām, bet tur viss bija aizsalis, tā kā, nav tik traki, bet,
žēl, ka nevarēja redzēt to, kā ūdens tek. Nu, tā kā arī šeit uztaisīja smuku bildi. Un devos arī nelielā izbraucienā pa Toronto, jā, un arī safočēju dažādas ēkas. Šeit arī Niagara Falls ir tuvumā. Šeit var ļoti labi redzēt, bet bija man dažas dienas, kuras ļoti slikti redzēju to ūdenskritumu. Jā, tāpēc man bišķīt nepalēmējās. Un es arī redzēju šos te dzeltenos autobusus skolā. Man nenormāli patīk tie autobusi, tāpēc, ka viņi tādi, nu, tā kā filmās, diezgan smuki izskatās. Jā, un šeit diezgan labi var redzēt ūdenskritumu, bet, ja paskatās tālāk, tad ir pilns ar miglu. Nu, vienkārši neko redzēt tur nevar. Un man tā bija reāli, nu, kaut kāds 3 dienas apmēram tā arī bija Kanādā. Jā, tā kā šeit var arī diezgan tīri ok redzēt, bet es arī mēģināju tuvāk iet ūdenskritumam, bet, nu, baigi tas neko nepalīdzēja. Šeit, jā, nu, pēc iespējas labāk mēģināju uzņemt foto, un šis foto ir Amerikas robežā, diezgan arī smuki. Un šis ir Toronto, arī smuka pilsētiņa nofočēja. Šitie bija tie vagoni, līdzīgi kā Siguldā, arī braukāju turp šurp. Un jā, sanāca diezgan pafočēt, un šī bilde ir no hoteļa, kurā es paliku. Un šis arī tas hotelis, šī tā manā istabiņa, 34. stāvs, un nu, it kā var kaut ko redzēt, bet ne tik labi, bet man citas dienas bija vēl sliktākas par šo, tā kā, nu, šis vēl man bija kaut cik normāls skats. Jā, nu, tālumā vispār neko redzēt nevarēja, tā kā baigi slikti viss sanāca tur. Un uzņēmēju dažas bildes, protams, kur vēl vienu hoteli. Ne tik labi es ar to telefonu varēju izdarīt, bet jā, šeit arī es nofočēju ūdenskritumu naktī. Un devos arī nelielā pastaigā pa šejieni. Tā kā diezgan smuka nakts bija, un tūlīt jūs redzēsiet kaut ko vēl smukāk. Jums patiks. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Nu ko, esmu pamodies un skatos ārā laiku, kāds te ir. Un neizskatās diezko labi, viss ir miglains, diezgan sūdīgs laiks ir. Jā, šobrīd atrodos 34. stāvā un pilnībā neko redzēt nevar. Tur vajadzētu būt tornim, tur lieliem hotelim arī, un pilnībā neko redzēt nevar. Un es arī devos uz ļoti senu Hesu, to hidroelektrostaciju. Ļoti smuki izskatījās šeit, šī vieta ir vairāk kā 100 gadus veca, bija šī vēsture palasīt tur. Un man ļoti patikās, kā tur viss izskatījās. Nu, izskatījās diezgan tā kā svaigi celta māja tā kā būtu. Nu, diezgan smuki, man patika. Un mēs pēc tam braucām ar liftu lejā un varējām redzēt, kamēr braucam lejā ar liftu, mēs varējām redzēt šīs trubas. Tas ir kā tur ar ūdens to spēku tiek ražota elektrība. Un braucot arī lejā pa to tuneli, pa to liftu,
Tur arī tāds tā kā tunelītis sanāca. Mēs nonācām tādā tā kā ejamā tunelī, kur to izejot galā var arī redzēt ūdenskritumu. Protams, es nenofilmēju visu ceļu, kā es gāju, jo tas bija kāds kilometrs. Bet, nu, galā jau pavarās jau kaut kas skaistāks. Šeit mums vajadzēja uzvilkt tos zilos mēteļus, lai tur jau visu laiku ūdens šrakstījās tur. Visu laiku slapš. Un, jā, kā var redzēt, visur migla ir. Bet var tāpat redzēt dažas citas detaļas, kā pieņemsim šī te klints. Un, jā, un bišķīt arī nofotografēju alu. Tālāk es pēc tam aizbraucu uz Tauriņu siltumnīcu. Man īstenībā ļoti patikās tur, tāpēc, kad tur staigājas apkārt, tur filmē, fočē viņus, un viņi tev tur visu laiku lidinās tur virsū. Diezgan interesanti, tādu vispār pirmo reizi tāds Tauriņus redzēju, un man patikās īstenībā, jā. Mēģināju tuvāk kaut kā, bet, nu, mēģināju tuvāk viņus nofilmēt, bet viņi uzreiz tur bēga projām, un, jā, tas pastaigājos, un beigās arī šeit nofilmēju, kā viņi tur ēda tos apelsīnus, un diezgan smuki, nezinu. Un, jā, mazliet arī tas zilais taurens, tas man bija mīļākais, tāpēc, ka viņš tāds diezgan liels ir, pirmais, cik lielu redzu. Un es arī uzņēmu ar telefonu bildes, sanāca diezgan labi, īstenībā man patīk, un šī ir man vispār mīļākā bilde, ko uzņēmu. Un, nu, šitas tāds, jā, ok, bilde. Un, protams, vēl pabraukājos pa pilsētu, man izrādīja visu apkārtni. Man ļoti patikās tur tie visi tie skati, bet migla ļoti traucēja. Bija ļoti slikta redzamība un nebija īsti iespējams apskatīt visu līdz galam. Šeit arī es biju aizbraucis uz vienu citu ūdenskritumu, kurš arī, protams, ir aizsalis, kā redzēt, liels lāstekis ir. Šeit arī var redzēt to, ka tas koks tūlīt gāzīsies nost. Un, jā, šeit vēl viena tāda bildīte no malas. Un, protams, arī varavīksnes pārēj. Jā, tā kā safilmēja diezgan interesantas lietas. Izbraukājām vēl pagaršoju tako pirmo reizi. Es nebiju nekad ēdis, un man arī tas garšoja. Un daudz ko citus pagaršoju. Man pilnībā viss garšoja, tā kā diezgan forši. Un uzņēmu diezgan skaistas bildes Toronto. Man pieņemsim šī bilde patīk. Un jā, šis ir CN Tower. Izskatās diezgan smuki, bet es tur augšā nebiju, tāpēc, ka man īsti laiks nebija. Man bija jādodās uz lidostu. Un, protams, es redzēju vēl dzeltenos autobusus. Ļoti smuki. Man patīk šis maziņais vēl smukāks ir tāds. Izskatās, ka viņš pārgriezts uz pusēm ir. Un tagad pati bēdīgākā daļa. Jādodas mājās ir. Tā kā negribējās tik ātri vēl doties prom, bet, nebija citu variantu, tā kā sataisījos un jau lidoju uz Latviju. Un šeit es arī saņemu savu bagāžu. Tā kā es ļoti ceru, ka jums patiks šāds te videoklips. Viņš nebūs bieži, bet es ļoti ceru, ka viņš drīzumā šādu tipu videoklips vēl būs. Mēģināšu vēl safilmēt daudz ko citu. Bet, kā es jau teicu, būs grūti sadabūt laiku šim visam, un arī, biļets arī kaut ko maksā, un vasarā, protams, būs dārgāk. Es arī gribētu vasarā aizlidot uz turieni, bet būs dārgāk noteikti. Un, jā, tā kā, neko darīt. Laiciņš arī nesanāca tik labs tur. Bet, kā ir, tā ir. Sanāca tāpat diezgan labus skatus safilmēt, un man pašam patika ceļojums. Un, jā, tā kā, ja jums patika šis videoklips, dalieties, spiežam laikus, un tiekamies nākamajā videoklipā. Atā!